Kad latvieši uzsāk savu biznesu, es vienmēr noticu, ka kopā mēs varam daudz. Īpaši patīkami, ja biznesa ideja ir sevišķi oriģināla. Esiet sveicināti uz manas sauszemes kuģa! Visi laipni lūgti uz borta! Captain Morgan ir populārākais no 3 uzņēmumu partybus.lv ballīšu autobusiem. 99. gada zilais multiraiders tika pielāgots Morgana brendam un tagad pārvadā salonā vidēji 10 balētājus, ļaujot piedzīvot neaizmirstamas tematiskas vecmeitu, vecpuišu un citas ballītes uz riteņiem. Tiem, kuriem gribās savus svētkus padarīt mazliet interesantākus un nebijušākus, tad viņi izvēlās mazo busiņu, Captain Morganiņu, uzvelk kaut kādas vienādas formas, drēbes, kaut kādas jūrnieku vai vēl kaut kādas un ballējās uz vēlu paraušanu. Uzņēmums uzskata sevi par lielāko un attīstītāko ballīšu rīkotāju Latvijā. Viss sākās pirms 5 gadiem ar Black Silver partybus jeb sudraba ballīšu autobusu. Šis autobuss ir ievērojams ar savu vecumu. Tas būvēts 1969. gadā, taču gana izturīgs un pielāgots 20 cilvēku skaitam pasākuma laikā. 2 gadus paņēma pārbūvu šī autobusa, jo viņš tika pilnībā izjaukts līdz pēdējai skrūvītei, un pēc tam liekot kopā ar interesantiem materiāliem, kā piemēram iepazinos ar kniedi, ko līdz tam es nebiju zinājis. 10 000 kniedes ir šajā autobusā. Tas jau vien viņu padara par tādu partiju ballīšu bruņmašīnu. Okay, ejam! Autobuss ir pielāgots ballīšu vajadzībām. Tajā ir televīzijas monitori, mūzika, gaismas, īpašs interjers, jeb viss, lai pasākums būtu baudāms. Smilšpapīrs un papīra skočs tiek izmantots, lai tādu efektu panāktu, un man liekas ļoti, ļoti skaisti. Šeko arī Vaņš Tilts, kuram blakus mēs esam ar visu ekleru vīru. Vēl viena ļoti interesanta lieta šajā busā, par ko cilvēki visvairāk priecājās. Varbūt no skata vienkārši glāzīt. Glāzīt kā glāzīt, bet tad, kad mēs viņu mēģinām pacelt, tāda neliela pretestība jūtam. Un šī pretestība ir skaidrojama ar to, ka glāzīte ir ar magnētu. Ir gan viens niķis šīm glāzītēm, viņām mēdz kājas pieaugt. Rīkojot ballīti, cilvēki nereti atbrauc palūkoties uz busiņiem, lai izvēlētos, kurā pavadīt laiku. Tad vienojas par papildus ekstrām atkarībā no plānotā budžeta. Par dzērieniem un uzkodām var parūpēties paši ballētāji, lai gan to var uzticēt arī partybus komandai. Ar autobusu var doties uz pasākumu no punkta A līdz punktam Z, vai arī vienkārši vizināties tāpā. Ballītes rīkošana atgādina viesu uzņemšanu mājās. Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt tehniski, lai viss strādā. Lai buss ir tehniski sagatavots, lai ir tīrs, lai ir smaržīgs, lai viss ir perfektai ballītei. Perfekta ballīte izdodas, ja to rīko no sirds. Mēs paši esam ballīšu cilvēki un nav, kā mēs smejamies tur ar vēderiņu šoferīts ādas vestītē, kurš tagad tur vienmuļu stūrē. Mums visi ir ballētāji, mēs paši esam tusiņu mīlētāji. Savulaik ideja par šāda biznesa izveidi Edgaram radās kāda kruīza ceļojuma laikā. Savu biznesa meklējumos, kad pienācis bija laiks kaut ko savu veidot, tad tika apskatīts dažādas tēmas, ko varētu darīt, jo mana izglītība ir viesu uzņemšanas organizators, es esmu turismu skolu pabeidzis, un skaidrs, ka būs kaut kas saistīts manā dzīvē ar viesnīcām, restorāniem, bāriem, klubiem un visu izklaides biznesu. Laikam manas personības pēc es nevaru uz vienas ielas, kur ir desu veikals, atvērt vēl vienu desu veikalu, tāpēc man bija jāmeklē kaut kas tāds, kas nav bijis. Un uz to brīdi, kad es sāku šo busu būvēt, pirms 5 gadiem, arī nekas tāds Latvijā nebija. Sudraba busiņš ir arī īpašs ar to, ka tam ir jumta skatuve, uz kuras jau notikuši neskaitāmi pasākumi. Tas ir skats, ko DJs redz tad, kad viņš spēlē ballīti no šejienes. KV audio tumiņas vizuāli varbūt liekas ļoti nekādas, bet sev viņas ir pierādījušas kā ļoti kvalitatīvas, ļoti jaudīgas un uzticamas. Trešais un jaunākais busiņu brālis ir 93. gada 18 metrus garš posmains autobuss. Šis busiņš ir pats jaunākais Latvijā, pats lielākais Latvijā un vispār pats ekskluzīvākais Latvijā. Tika viņš speciāli pabeigts uz jauno vilni, visiem zināms šovs Latvijā. Un jā, ar to, ka viņš ir 18 metrus garš, saucās viņš Baltā pērla. Šeit strādā bārmenis un taisa savus virtuozus ar glāzēm. Protams, partībos neatņemama sastāvdaļa ir dejustieņi un meitenes.
Nu, un šī ir vienkārši ballētāju paradīze. Šajā busā ir visa mūzika, ir mašīnu mūzika, mašīnu audio tehnika, kur ir izvietota visās malās. Partībus ballīšu karaļiem ir daudz ideju, ko vēl īstenot nākotnē, taču tās atklātas vēl netiek. Īpašnieki cer, ka vairāk tiks ievērota baltā pērle, citādi to jau gaida Maskavā. Tikmēr, lai pasākums izdotos, tā rīkotāji vēlreiz atgādina zināmas, bet noderīgas lietas. 3 padomi, lai ballīte izdotos lieliski. Ir tikai viens noteikums. Vajag tikai labu garstāvokli ballītei. Lai ballīte būtu izdevusies, ir jāliet atbildīgi. Tad viss būs super.